Sveicināti! Rakstība tiek uzskatīta par vienu no galvenajām civilizācijas pazīmēm. Tā arī ir viens no noteicošiem iemesliem, kāpēc mēs vispār zinām tik daudz par senajām civilizācijām. Bieži ir gadījies redzēt diskusijas par to, vai mūsu senčiem arī bijusi sava rakstība. Plaši pieņemta atbilde ir, ka baltiem rakstība nav bijusi, vai vismaz līdz šim par to nav atrastas nekādas liecības. Daļai tas rada izbrīnu, kā tad tā? Vairākiem mūsu kaimiņiem 13. gadsimtā taču jau esot bijusi rakstība, kāpēc tad baltiem nē? Skatoties Eiropas kontekstā, redzam senu rakstības tradīciju Dienvideiropā, īpaši Grieķijā un Romā. Tomēr Ziemeļeiropā šī situācija nav tik viennozīmīga. Kā tika ieviesta rakstības tradīcija Ziemeļeiropā? Kas ierobežoja tās izplatību? Un varbūt tomēr ir kādas liecības par baltu rakstību? Atbildes uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanālā Laika doma raidījumā. Pirms sāku šo apskatu vēlos precizēt, ka šeit vēlos runāt galvenokārt par rakstības veidiem, kuriem bija izveidojusies rakstības tradīcija, jeb tādiem, kuri reāli tika lietoti, lai atstātu liela apjoma informāciju. Zināmas vizuālas zīmes ir sastopamas gandrīz pie visām kultūrām, jau no seniem laikiem. Tie parasti nesa kādu sakrālu, piederības vai vienkārši vizuāla apraksta nozīme, bet reti kad tika lietotas liela apjoma informācijas nodošanai. Šajā gadījumā koncentrēšos tieši uz gadījumiem, kad noteiktās zīmes lietotas ar nolūku uzglabāt lielu informācijas apjomu, kā piemēram lielus vēstures pierakstus kā kronikas vai piemēram reliģisko uzskatu uzskaiti, kā arī vispār par aprakstiem, kas satur informāciju par šo civilizāciju uzskatiem. Runājot par rakstības rašanos, līdz šim ir secināts, ka rakstība ir tikusi izgudrota vismaz 5 vienā ar otru nesaistītos gadījumos. Tie ir šumēru ķīļraksts, kuru atrada mūsdienu Irākas teritorijā, eģiptiešu hieroglifi, Indas ielejas civilizācijas skripts, lai gan par šo tomēr ir strīdi, vai tas ir neatkarīgi radies vai tomēr iedvesmots no kāda cita raksta, to mēs saukt arī par Harapas rakstību. Tad nākamais ir zīlēšanas kaulu raksts Ķīnas teritorijā, no kā cēlušies ķīniešu hieroglifi, un līdz beidzot Vidusamerikas rakstības sistēma, ko galvenokārt atrada mūsdienu Meksikas teritorijā un vispār Vidusamerikā. Visas pārējās rakstības tad savukārt ir attīstījušās no kādas no šīm 5 pirmajām rakstībām, vai citām rakstībām, kuras sākotnēji iedvesmojās no šiem rakstības paveidiem. Tas, protams, gadījumā, ja neatradīsim vēl kādus jaunus rakstus, par kuriem pagaidām nav zināms. Un viens no izņēmumiem varētu būt modernā korejiešu rakstība, jo to izveidoja diezgan nesen, un to tiešām centās izveidot pavisam no jauna, neiedvesmojoties no citām līdz šim esošajām rakstībām. Tad nu turpināsim ar ieskatu, kā un kad sāka parādīties pirmā rakstība Eiropā. Pastāv dažas potenciālās rakstības sistēmas Eiropā, kuras ir atrastas, taču līdz šim tā arī nav atšifrētas. Pirmā no tām ir māla plāksnes, kuras atrastas mūsdienu Rumānijas teritorijā un datējamas ar laiku 5000 gadi pirms mūsu ēras, tātad aptuveni pirms 7000 gadu. Nav droši zināms, vai simboli, kur atrasti uz šīm plāksnēm, patiešām bija kāda rakstība, taču ja tā ir, tad šie ir potenciāli senākie rakstības paraugi pasaulē. Senumā pārspējot pat šumēru rakstību, kura šobrīd tiek uzskatīta par senāko. Starp citu, dažas no šīm zīmēm, kuras atrada uz plāksnēm Rumānijā, atgādina arī latviešu ornamentus.
taču laika posms, no kuras tās nāk, visdrīzāk ir pirms tā, kad šajā reģionā ieradās indo-eiropiešu valodu nesēji. Tātad arī tie cilvēki, kas nesa nākotnes latviešu valodu. Neizskatās, ka šīs zīmes būtu aizgūtas no kādas no iepriekš 5 pieminētajām rakstības formām. Pagaidām par šīm zīmēm ir pārāk daudz neskaidrības. Cerēsim, ka nākotnes atklājumi ļaus mums uzzināt par tām ko vairāk. Otras senākās liecības Eiropā nāk no mūsdienu Grieķijas teritorijas un datējamas aptuveni ap 2000 līdz 1400 gadu pirms mūsu ēras un pieskaitāmas pie mikēniešu kultūras. Arī šis raksts vēl nav līdz galam atšifrēts, bet izskatās, ka šī rakstība varētu būt veidojusies par piemēru ņemot eģiptiešu hieroglifus. Tomēr kādu iemeslu dēļ šī rakstības forma netika turpināta. Senākās rakstības sistēmas Eiropā, kuras lieto līdz pat mūsdienām, ir grieķu un latīņu rakstība. Abām šīm rakstības formām ir viena pamata izcelsme – fēniķiešu alfabēts, kurš starp citu ir par pamatu lielai daļai alfabētu ne tikai Eiropā, bet arī tuvajos austrumos. Pats fēniķiešu alfabēts ir cēlies no eģiptiešu hieroglifiem, kuri ir viena no vecākajām mums zināmajām rakstības formām. Es zinu, ka var likties neticami, ka tik mūsdienās atšķirīgi alfabēti kā romiešu, grieķu, arābu un ebreju varētu būt cēlušies no viena avota, bet aicinu apskatīt šos attēlus. Grieķu un romiešu raksti ir galvenie rakstveidu avoti, kas mums sniedz informāciju ne tikai par Dienvidu Eiropu, bet arī par Ziemeļu Eiropu, laika posmā vismaz līdz mūsu ēras 4. gadsimtam. Pēc tam pamazām sāk attīstīties arī ziemeļzemju tautu rakstības tradīcijas. Tie gan pārsvarā pārņem rakstību no romiešiem un grieķiem, vai no kāda cita ar tiem saistītiem alfabētiem. Lielākajā daļā gadījumu tas notiek pēc kristietības ieviešanas šajos reģionos, taču ir arī savi izņēmumi. Ilgu laiku lielus Eiropas apgabalus, sākot no mūsdienu Spānijas rietumos un Turcijas teritorijas austrumos, līdz pat Lielbritānijas salām un pat teritorijām pie mūsdienu Polijas un Ukrainas, tās vismaz daļēji apdzīvoja ķelti. Viņu loma sāka ievērojami samazināties pēc romiešu iekarojumiem mūsu ēras sākumā, kā ar rakstību pie šīs lielās Eiropas cilšu grupas. Jūlijs Cēzars savā darbā par gallu kariem nedaudz runā par šo tēmu. Viņš piemin druīdus, kuri ķeltu, šajā gadījumā gallu, sabiedrībā pildījuši vadošu lomu. Viņš stāstīja, ka tie, lai varētu pildīt savu amatu, mācību ceļā uzņēmuši lielus informācijas apjomus. Šīs mācības gan notikušas tikai mutiskā formā, bez pierakstiem un varējušas aizņemt pat 20 gadus. Cēzars piemin, ka druīdi mērķtiecīgi nevēlējušies tik svarīgas zināšanas atstāt rakstu formā. Gan tāda iemesla dēļ, ka viņuprāt informācija tādējādi tiek sliktāk saprasta un sliktāk paliek atmiņā, gan arī tādēļ, ka tie nevēlējušies zaudēt elitāro pieeju šīm zināšanām, tātad tās palika noteiktas privileģētas grupas lokā. Vēl viņš pieminēja, ka, ja tomēr bijusi nepieciešamība pēc kādu ikdienišķu darbību pierakstiem, tad ķelti esot lietojuši grieķu rakstību. Līdz šim ķeltu valodu pieraksts lietojot grieķu burtus atrast teritorijā pie mūsdienu Marsaļas, Francijas dienvidu piekrastē. Taču īpašs gadījums ir pie ķeltiem, kuri dzīvoja pie Alpu kalniem, mūsdienu Itālijas augšējā daļā, jeb tiem, kuri dzīvoja vistuvāk romiešiem. To sauc par Lepontik skriptu, un atrastie pieraksti datējumi ap 100 gadiem pirms mūsu ēras. Tajā rakstīts valodā, kas bija atšķirīga no citiem tuvākajiem ķeltu valodu grupas kaimiņiem. Viņu alfabēts sastāvēja no 18 burtiem un šķiet bija cēlies no etrusku alfabēta, un etrusku alfabēts atkal visdrīzāk bija cēlies no grieķu. Tomēr nav daudz rakstu pieminekļu, kas tajā saglabājušies.
Tāpat īpatnējs raksts atrasts mūsdienu Spānijas ziemeļos, kur uz līdz šim aptuveni 200 atrastajām bronzas plāksnēm pierakstīta Ibērijas ķeltu valoda, kura arī līdz mūsdienām nav saglabājusies. Šī rakstība sastāv no 26 zīmēm, kuras diezgan atgādina latīņu un vietām arī grieķu rakstību. Abu šo rakstu valodu atradumi datējami ap 1. līdz 2. gadsimtu pirms mūsu ēras. Runājot par šo tekstu saturu, tas tiešām vairāk atbilst Cēzara teiktajam par to, ka tas tika lietots priekš ikdienišķu darbību pieraksta, piemēram par īpašuma tiesībām, dzimtu radniecību, bēru ceremonijām un nedaudz arī par politisko darbību. To uzraksti ir atrasti uz kalendāriem un monētām, bet trūkst nopietnu pierakstu par šo cilvēku tradīcijām, vēsturi, folkloru, reliģiju un sabiedrības uzskatiem kopumā. Starp citu, gan Alpu kalnu ķeltu rakstu valoda, gan šajā Ibēriešu ķeltu rakstībā ir saskatāmas savas līdzības arī ar vēlāk radušos ģermāņu rūnu rakstu. Tādēļ ir versija, ka tas tieši ir avots, no kā ģermāņi pārņēma savus runas. Tad arī pāriesim pie ģermāņiem. Visplašāk izplatītākais un arī agrīnākais līdz šim atrastais rakstības paraugs Ziemeļeiropā ir ap mūsu ēras 160. gadu atrastie runu uzraksti mūsdienu Norvēģijas un Dānijas teritorijā. Runu alfabēts tad tiešām ir tas rakstības veids Ziemeļeiropā, par kuru droši varam teikt, ka tas radies pirms kristietības ienākšanas šajās zemēs. Pie tam diezgan ilgu laiku pirms tam, vairākus 100 gadu. Vēl šīs runas ir atrastas arī Zviedrijas, Vācijas, Nīderlandes, Britu salu, Islandes, Grenlandes un Fēru salu teritorijās. Un pavisam nedaudz arī Turcijas teritorijā, jeb tur, kur tajos laikos bija Bizantijas teritorija. Lielākā daļa runu rakstu atrasti tieši Skandināvijas valstīs, un pārējās nosauktajās vietās daudz mazākos apjomos. Paskatoties uz runām un tās papētot tuvāk, var secināt, ka tās visdrīzāk ir veidotas ņemot par paraugu kādu no vidusjūras alfabētiem, kā grieķu, romiešu vai etrusku. Ļoti iespējams, ka tās varētu būt bijušas pārņemtas arī ar iepriekš pieminēto Lepontika vai Ibēriešu ķeltu rakstības starpniecību, kuras vizuāli ir iespējams vistuvāk ģermāņu runām. Nav saglabājušās liecības, kā tieši ģermāņi ieguva šo runu rakstību, ja neskaita mitoloģisko stāstu par dievu Odinu, kurš tās esot ieguvis pārdabiskā veidā. Ģermāņu runas, lai gan neapšaubāmi bija rakstības paveids, tomēr netika lietots priekš tādas rakstības tradīcijas, kāds bija novērojams pie grieķiem un romiešiem. Pirmkārt, tās vienmēr tika lietotas priekš pavisam īstu tekstu pierakstīšanas. Parasti ne vairāk kā pāris teikumu, vai pat mazāk. Garākais līdz šim atrastais teksts satura aptuveni 760 rakstu zīmes, kas kopumā nepārsniedz 130 vārdus. Kopumā līdz mūsdienām ir atrasti aptuveni 6,5 tūkstoši ģermāņu runu rakstības piemēri. Taču tie ir tik īsi, ka pat ja salikt tos visus kopā, visdrīzāk nebūtu gana daudz teksta, lai piepildītu vienu vidēja garuma grāmatu. Pie tam šie dažādie teksta gabali parasti nav savā starpā saistīti. Protams, īstais pierakstu skaits noteikti bija lielāks, vienkārši ne visi pieraksti ir saglabājušies līdz mūsu dienām vai pagaidām vēl nav atrasti. Tomēr tas nemaina faktu, ka tā arī nav atrastas liecības par garāka veida runu pierakstiem. Vienīgie šādi piemēri parādās jau pēc kristietības pieņemšanas Skandināvijā, kad dažas grāmatas tiešām tiek uzrakstītas izmantojot runu rakstus. Agrākie šādi piemēri ir no 14. gadsimta sākuma. Ģermāņu runu raksti lielākoties tika lietot, lai atzīmētu kāda īpašuma piederību, kā piemiņas zīmes kādam cilvēkam un viņa darbiem, kādu svarīgu notikumu īsam aprakstam un nelielu vēstījumi savām dievībām. Ja runājam par visām sāgām, par vēsturiskajiem notikumiem un edām par mitoloģiskajiem stāstiem,
tad tās visas tika pierakstītas jau ar latīņu burtiem pēc kristietības ienākšanas Skandināvijā, nevis ar šiem runu rakstiem. Tas kopumā šai rakstībai dod daudz mazāku vēsturisko lomu nekā, piemēram, grieķu un romiešu rakstu tradīcijām. Tad dodamies pie nākamajiem kaimiņiem. Runājot par slāviem, pirmās līdz šim atrastās liecības par to rakstību nāk no 9. gadsimta, kad sakarā ar kristietības ieviešanas misiju pie slāviem ar bizantiešu jeb austrumu kristietības starpniecību tika izveidota jauna rakstība, jeb patiesībā pat divas rakstības, kuras tika balstītas uz dienvidslāvu valodu, kuru tajā laikā runāja mūsdienu Bulgārijas teritorijā. Pirmo alfabēta mēģinājumu sauca par glagolicu, un tas bija vizuāli ļoti atšķirīgs no vēlākās kirilicas, bet tas tā arī līdz galam neguva pietiekami lielas sekmes jaunās rakstības izplatībā, ar maziem izņēmumiem, kā piemēram Dienvidu Horvātijā, kur vietām glagolicu lietoja pat līdz pagājušajam gadsimtam. Jau drīz glagolicu aizstāja ar nākamo rakstības veidu, sauktu par kirilicu, kuru nedaudz pārveidotā veidā līdz pat mūsdienām lieto vairākas valstis, kuras saistītas ar pareizticību vai ar Krievijas impērijas ietekmi. Lai gan šim alfabētam ir dots Kirila nosaukums, tas visdrīzāk nebija pats Kirils, kas to izveidoja, bet gan viņa mācekļi. Kirilicu veidoja uz grieķu alfabēta pamata, ieviešot tajā papildus zīmes, kuras bija nepieciešamas, lai atveidotu skaņas, kuras eksistēja slāvu valodā, bet nebija grieķu valodā. Šī kirilica saturēja arī vairākus burtus, kas atveidoja skaņas, kas bija raksturīgas tikai grieķu valodai. Tās izmantoja, lai rakstītu galvenokārt dažādus ar baznīcas terminoloģiju saistītus grieķu vārdus, kuri slāvu valodā neeksistēja. Taču vēlāk šos burtus atmeta. Vēsturiskajos rakstu avotos pastāv liecības, ka zināmas rakstu zīmes pie slāviem eksistēja arī pirms šo alfabētu ieviešanas, bet tie raksturoti kā cirtieni un griezimu uz cietām virsmām, kuri lietoti priekš skaitīšanas un pareģošanas. Līdz mūsu dienām tā arī nav atrastas fiziskas liecības par šādām zīmēm. Tādēļ ļoti iespējams, ka tiem nebija lielas izplatības. Jāpiemin, ka ne visi slāvi rakstīja ar kirilicu vai glagolicu. Daļa, īpaši rietumslāvi kā poļi un čehi, sākot no 10. gadsimta sāka lietot latīņu burtus. Tas saistāms ar to, ka viņi pieņēma kristietību no Romas katoļiem. Jāsaka gan, ka latīņu burti šajās valstīs sākotnēji tika lietot tikai, lai rakstītu latīņu valodā, un tikai nākošajos gadsimtos latīņu burtus sāka pamazām lietot arī priekš vietējo slāvu valodu tekstu pierakstīšanas. Pirmie apjomīgie darbi parādījās vien 14. un 15. gadsimtā. Baltu ziemeļu kaimiņi, somugri, pēc līdzinējiem atradumiem spriežot, rakstības ziņā bija līdzīgā situācijā kā balti. Ne pie igauņiem, somiem, karēļiem vai citām somugru ciltīm no mūsdienu Krievijas teritorijas nav saglabājušās liecības par savu rakstību. Vienīgais izņēmums ir ungāri, par kuriem pastāstīšu pēc tam. Senākais līdz šim atrastais rakstu piemineklis kādā no ziemeļu somugru valodām ir no 13. gadsimta, un tas ir kirilicā rakstīts īsts ziņojums uz bērza tās, atrasts Novgorodas apkārtnē. Visdrīzāk tas ir rakstīts karēļu valodas senajā paveidā un runā par dievu un bultām. Pēc šī, līdzīgi kā latviešu valodā, pirmie teksti parādās 16. gadsimtā, un tos pārsvarā raksta zviedru un vācu garīdznieki. Var jau būt, ka pastāvēja, vai arī vēl tiks atrastas, vēl kādas bērza tāsis ar somugru vai varbūt pat baltu valodas uzrakstiem. Iespējams, ka tāds varētu būt bijis pie austrumu latgaļiem, kuri jau pirms vācu krustnešu ierašanās Baltijā bija nodibinājuši zināmus sakarus ar austrumslāvu garīdzniecību, taču pilnīgi droši mēs to nevaram zināt. Viens no izņēmumiem, kā jau pieminēts, ir senā ungāru rakstu valoda,
kura vairāk tika lietota 10. gadsimtā, ar retākiem paraugiem jau no 8. gadsimta mūsu ērā, bet pēc tam tika pamazām aizstāta ar latīņu burtiem. Atsevišķās vietās tā saglabāja savu lietojumu līdz pat 18. gadsimtam, un mūsdienās ir ungāri, kas vēlās atgriezt tās lietojumu. Pastāv vairākas versijas par senā ungāru alfabēta izcelsmi, bet visbiežāk to saista ar seno turku rakstību. Tomēr šajā raidījumā neiedziļināšos tālāk šajā jautājumā. Tad beidzot pāriesim pie baltiem. Šķiet senākā līdz šim zināmā liecība par kādu baltu rakstības tradīciju nāk no vācu vēsturnieka Lūkasa Dāvida 16. gadsimtā sarakstītās Prūsijas kronikas, kurā viņš rakstīja, kad viņi gribēja atcerēties ko tādu, kam bija jānotiek noteiktā dienā vai noteiktā laikā, to atzīmēja uz nūjas un katru dienu kā atminēšanās zīmi iegrieza šim nolūkam paredzētajā nūjā pa robam, vai uzsēja pa mezglam aukliņā, un tā atzīmēja dienas. Tātad tiek pieminēta nevis burtu rakstība, bet citi veidi, kā balti, šajā gadījumā prūši, atzīmēja sev nepieciešamo informāciju. Latvijas teritorijā atrodamas vairākas zīmes uz piedrumiem un audumiem, kuras potenciāli varēja nest kādu nozīmi, pat ja tieši nedarbojās kā alfabēta burti skaņu atveidēji vai kā hieroglifi noteiktu vārdu apzīmēšanai. Tie varēja norādīt uz kādu piederību vai nest kādu sakrālu vērtību, kā piemēram zīmes veiksmei, aizsardzībai vai varbūt tieši pretēji ļauna vēlējumiem. Dažādas zīmes atrastas uz bišu kokiem, ēkām, cepurēm, aprocēm, zobena makstīm un adījumiem, šuvumiem. Tagad pastāstīšu par pāris atradumiem, kuri varētu saturēt kādas liecības par iespējamo baltu rakstību. Viena liecība atrodama citā Prūsijas kronikā, kuru 16. gadsimta sākumā sarakstīja Prūsijā dzīvojošais mūks Simons Grūnavs. Viņš gan nav pats neko rakstījis par prūšu rakstību, taču kronikas ilustrācijās atveidoja karogu, kuru sauca par Videvuta karogu. Tajā, ja neskaita 3 baltu dievību pērkona, pikula un patrimpa atveidojumu, šķiet redzams arī kāds teksts rakstīts ar mums nepazīstamiem burtiem. Šī darba vēsturiskais autentiskums vismaz daļēji tiek apšaubīts. Tomēr teorētiski pastāv iespēja, ka tas attēlo kādu reālu agrāko laiku karogu, kura oriģināls vai tā atveidojums Grūnava laikā vēl bija saglabājies. Citus šī raksta paraugus līdz šim nav izdevies atrast. Šīm karogā redzamajām zīmēm var redzēt zināmu līdzību ar ģermāņu rūnām, grieķu alfabētu un iespējams arī citiem ar tiem saistītiem alfabētiem. Vairāki cilvēki ir mēģinājuši atšifrēt šīs zīmes un ir varianti par to nozīmi. Piemēram, tiek piedāvāti tādi teksti kā Deva ordā amin žmogim prasosi žpan ues, ko varētu tulkot kā Dieva vārds ir mūžīgs, cilvēki lūdz vai prasa, un tālāk īsti nav skaidrs. Vai arī vēl viens teksts, kuru tulko kā Dievs sargi sembus un samogitus no sātana kundzības. Pie tam vēl sanāk kādā ar prūšu lietām saistītā fórumā biju redzējis arī vēl kādu variantu, bet šobrīd nevarēju to vairs atrast. Lūdzu, ja kāds to zina, tad pierakstiet komentāros. Skaidrs, ka visos šajos variantos kaut kādā kontekstā tiek pieminēts Dieva vārds. Tad vēl ir citi potenciālie piemēri par baltu rakstību. Piemēram, pastāv 17. gadsimta beigās Lietuvā atrastais artefakts, kuru nodēvēja par Gedimina zizli. Tas bija aprakstīts ar rūnām līdzīgām zīmēm, kuras daļa uzskata par iespējamu baltu kalendāra atveidojumu. Mūsdienās saglabājies tikai šo zīmju noraksts, ne pats zizlis. Daži šīs zīmes sauc par lietuviešu rūnām, jo ir saskatāmas zināmas līdzības ar ģermāņu rūnām.
Tāpat kā ar Videvuta karogu pastāv strīdi par to, vai šis atradums ir reāli autentisks vai tomēr tikai safabricējums. Un starp citu, šis noraksts ir apskatāms Lietuvas Nacionālajā muzejā, Viļņā, ja kādam interesē. Interesants atradums konstatēts arī Kurzemes pusē. Tā bija kokle, kuru atrada ap 1895. gadu etnogrāfiskajā ekspedīcijā Durbes pusē. Tādēļ to mēdz dēvēt par Durbes kokli. To saņēma no mācītāja Jukuma Bokuma, un uz tās atrodams iegriets gadskaitlis 1710, un papildus tam arī 48 zīmes. Par šīm zīmēm citēšu 2 pētnieku viedokļus. Latviešu etnogrāfs Matīs Siliņš tās uzskatījis par senlatviešu alfabētu, kurš atvasināts no sengrieķu alfabēta, pielīdzinot to ģermaņu runām un slāvu glagolicei. Sānos esošās zīmes Siliņš atšifrējis kā dorba dieviņa kankļa un kanklojait suminot tik dieviņu, kur vārda dieviņš vietā ievilkta tā zīme, tātad dieva zīme. Citi pētnieki, tostarp latviešu muzikoloģe Īrisa Priedīte, gan Siliņam nepiekrīt un uzskata tās par īpašuma zīmēm, norādot, ka gandrīz visi kokles dibenā esošie izgriezumi atrodami Augusta Bilenšteina apkopotajos bišu koku apzīmējumos. Šī kokle atrodas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Ja esat to redzējuši, lūdzu atstājiet komentāros savu viedokli par uz tās redzamajām zīmēm. Pastāv arī pavisam neseni vēstures darbi, kuru autori piedāvā versiju par baltu rakstību. Piemēram, Andreja Kavača darbs Baltu senvēsture, kurā viņš runā par it kā no sava agrāk Abrenes pusē dzīvojošā brālēna iegūtiem pierakstiem ar latgaļu vai, kā viņš pats saka, seno obru burtiem. Kā stāsta pats Andrejs, viņa brālēns šīs zīmes esot iegujis no Andreja vecstāva vecākā brāļa, un tās esot bijušas uzrakstītas uz daudzām papīra strēmelītēm, kuras bijušas ieliktas vecā bībelē. Šīs strēmelītes gan nav saglabājušās, un zīmes norakstītas pēc atmiņas, kas, diemžēl, kārtējo reizi dod mums variantu, kura oriģināls nav pieejams. Es pats plānoju Andreja Kavača darbu apskatīt kādā no saviem nākošajiem video, kur arī pastāstīšu vairāk par to, cik ticams vai neticams liekas viņa rakstītais. Pagaidām varu tikai pateikt, ka vizuāli skatoties šie Andreja pieminētie burti izskatās daļēji līdzīgi tiem, kuri redzami uz Videvuta karoga. Apskatoties mūsdienās pieejamo informāciju par baltu rakstību, varam secināt, ka pat ja baltiem arī bija sava rakstība, piemēram ar burtiem, kuri konstatēti uz prūšu karoga, Ģedimina Zižļa Durbes kokles vai Andreja Kavača pieminēto obru rakstību, tā nebija plaši izplatīta, jo līdz mūsdienām par to nav saglabājušās gan nekādas liecības. Vismaz pagaidām varētu pat teikt, ka iespējams nekādas, ja runājam par atradumiem, kas būtu datējami ar laiku pirms kristietības ienākšanas Baltu zemēs. Tomēr pat ja baltiem arī nebija savas rakstības, par to nevajadzētu īpaši brīnīties, jo patiesībā līdzīga situācija, vismaz ja runājam par laikiem pirms kristietības ieviešanas Ziemeļa Eiropā, bija arī pie citām Ziemeļa Eiropas tautām, ar daļēju izņēmumu pie ģermāņiem. Kā jau konstatējām, ģermāņiem tiešām bija izveidota sava rakstība, balstoties uz kādu no Dienvidu Eiropā eksistējošiem alfabētiem. Tomēr arī pie ģermāņiem ir grūti runāt par attīstītu rakstības tradīciju, jo, kā jau noskaidrojām, mums nav liecību par to, ka ģermāņu runas būtu lietotas lielu literāro darbu pierakstiem. Pat ja nākotnē vēl izdosies atrast kādas jaunas liecības par baltu rakstību, ļoti maz ticams, ka tās saturēs kādus pierakstus, kas būtu garāki par pāris teikumiem, līdzīgi kā gadījumā ar ģermāņu runu pierakstiem. Viens no galvenajiem iemesliem rakstības tradīcijas trūkumam Ziemeļa Eiropā ir tās attālums no galvenajiem tā laika rakstības centriem dienvidos.
To apstiprina tas, ka vienīgās ķeltu ciltis, kuras tiešām attīstīja savu rakstību, atradās pašos dienvidos, blakus jau minētajiem rakstības centriem. Līdzīgi arī ar slāvu rakstību, kura pirmā parādījās slāvu vis tālāk uz dienvidiem apdzīvotajās zemēs, blakus Bizantijas impērijai. Pat ģermāņiem, kuri šķiet savu rakstību izveidoja ap mūsu ēras pašu sākumu, tajā laikā Romas impērija atradās tiešos kaimiņos. Vismaz, ja runājam par vis tālāk uz dienvidiem mītošajām ģermāņu ciltīm. Baltu gadījumā, lai gan mums ir saglabājušās ziņas piemēram par baltu tirniecību ar dzintaru uz Romas impēriju, tik tuvu kontakti kā iepriekš nosauktajos gadījumos nebija. Cita versija, un man personīgi tā liekas ticamākā, pieļauj iespēju, ka balti un citi tiem tuvi ziemeļu un centrālie eiropieši, vai vismaz to valdošā klase, nemaz nevēlējās pielietot ko tādu kā rakstība. Par to liecina piemēram Jūlija Cēzara pieminētais par gauliem. Arī mums zināmajās sabiedrībās, kur vēsturiski rakstība tika lietota jau sen, ir saglabājušās liecības, ka ne visi pret to bija tik pozitīvi noskaņoti. Viens no zināmākajiem piemēriem ir grieķu filozofs Sokrāts, kurš apšaubīja rakstības liederību. Viņš uztraucās, ka tā slikti ietekmēšot cilvēka atmiņu un traucēšot pa īsto saprast nodotās informācijas jēgu. Arī senajā Ēģiptē pastāvēja līdzīga diskusija, kura ir aprakstīta mītā par dieviem Thamusu un Thotu. Lai gan nav īsti skaidrs, vai mīts ir balstīts uz reāliem notikumiem eģiptiešu sabiedrībā, tas tā varētu būt. Arī šajā mītā viens no dieviem izsaka savu uztraukumu par to, ka rakstība varētu pavainot cilvēka atmiņu. Lai gan mums nav nekādu liecību par uzskatiem pie senajiem baltiem tajos laikos, ļoti iespējams, ka arī tur bija sastopami daudzi līdzīgi domājošie. Pat pie viena no slavenākajiem indoeiropiešu atzariem, āriešiem, varam konstatēt, ka to svarīgākais reliģiskais teksts Vēdas ilgu laiku tika nodots tālāk tikai mutiskā formā un netika pierakstīts. Līdzīgi varēja būt arī pie baltiem. Nobeigumā vēlos teikt, ka es personīgi, protams, ceru, ka nākotnē tomēr atradīsies kādas jaunas liecības par baltu rakstību vai pat tieši tās teksti, taču nav nekāda garanta, ka tā tiešām būs. Iespējams, baltiem, tāpat kā vairākiem tuviem viņu kaimiņiem, senākos laikos nebija izstrādājusies sava rakstības tradīcija. To gan nav obligāti jāsaista ar kādu sevišķu nespēju no šo senatnes cilvēku puses. Arī dienvideiropieši savu rakstību aizguva, pateicoties kontaktam ar citām tām blakus esošām civilizācijām. Ziemeļos dzīvojošie cilvēki bija daudz tālāk no šiem pirmajiem rakstības centriem. Nav izslēgta arī apzināta nevēlēšanās lietot rakstību, līdzīgi kā arī mūsdienās daļa sabiedrības apzināti atsakās no dažādu moderno izgudrojumu lietošanas. Starp citu, man ir arī raidījums par šo tēmu, par to atstāšu norādu video aprakstā. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Cerēsim, ka jauni atklājumi nozarē ļaus to nākotnē turpināt. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par potenciālo baltu rakstību, vai arī par rakstības attīstību Ziemeļeiropā kopumā. Ja šis raidījums likās saistošs, lūdzu uzspied patīk pogu un padalies ar to tālāk. Šajā kanālā apskat dažādas ar vēsturi, valodniecību un sabiedrības jautājumiem saistītas tēmas. Ja vēlies dzirdēt vairāk, iesaku abonēt šo kanālu un paskatīties arī citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!